Ja tu esi bijis pietiekami ilgi uz šīs planētas, gan jau, ka tu esi saticis cilvēkus, kuri liekas tā kā magnēti. Viņiem viss sanāk, viņiem ir sasniegumi un tu vēlies būt tuvumā. Un ir arī bijuši cilvēki, kuri tā kā, tu negribi nekādā gadījumā būt tuvu viņiem, viņi tā kā tād sevi ietilp, tā kā ļoti bēdīgi un tu negribi būt kopā ar viņiem. Un viņiem ir zem frekvence. Un tiem, kuriem ir sasniegumi, ir augsts frekvence. Un pagājušo gadu, kad es uzsāku mācības tehnikumā un sāku dzīvot kojās, es varēju mainīt sevi, kā es vēlējos, un es uzsāku visu kaut kādas sevis pilnveidošanas ieradumus, un ar visu kaut ko es eksperimentēju, kas rezultējās tajā, kad es sajūtu, ka cilvēki vēlās būt tuvumā man. Es dabūju ar sasniegumus, es tā kā dabūju zelta liecību, es dabūju tā kā 6 kg to, ko es vēlējos uzaudzēt šo masu savējo. Es izdarīju to, es arī uzsāku šo YouTube kanālu, es visu kaut ko eksperimentēju un viss gāja uz augšu. Es jūtos priecīgs un sapratu, ka dzīve iet. Lai šo augsto frekvenci iegūtu, es izveidoju rutīnu, ko es katru rītu daru, un papildus tam es izveidoju šādus frekvences boosterus. Šī rutīna ir tīri vienkārši. Tu piecēlies pirms skolas, lai tu vari izdarīt šo rutīnu. Es personīgi no rīta bišķiņ pastrādāju, un tad es eju augstā dušā. Augsts duša ir pirmā lieta no šīs rutīnas, kas tev mežonīgi palīdzēs. Principā, tu dabūni šo dopamīnu hitu, un šis dopamīnu hits nav tā kā TikToks vai kaut kas tamlīdzīgs, kas tā kā nokrīt zem tavas pamatlīnijas, bet viņš ir tīri augstu un ilgi tīri augstu. Tad tas jau tev iedod tādu enerģijas boostu. Pēc tā es aizēju meditēt, lai es dabūtu šo apzinātības prasmi paaugstināt, un tiešām man arī darbs iet uz priekšu, un tā es arī tos sasniegumus varu celt uz augšu, ja es tajā brīdī varu mainīt lietas, kas notiek manā dzīvē, un varu saprast, kas ir, ja? Un tā, kad es atsitu, piemēram, kāju pret kaut kurienu vai kaut kas tamlīdzīgs notiek, kam vajag šo apzinātības prasmi, lai kontrolētu savas emocijas, nevis aiziet pa visurienu un tad vēl kaut ko sasist. Tu meditē, un tas, protams, ar laiku nāks, un tas tev dod tādu vēl papildus kontroli par savu dzīvi, kas rezultējas augstāk frekvencē. Pēc tā es pateicības žurnālēšanu daru. Principā es rakstu, par ko esmu pateicīgs, kas ir zinātnisks prieks pateicība, ja? Un tas ilgāk darot to, tad tev dienā vairākas reizes iedomāsies, par ko tu esi pateicīgs, un tas vienkārši kopēji ir labi, bet tajā brīdī tu vienkārši uzraksti, un tu saproti, ka te ir, piemēram, es esmu pateicīgs par kafiju, par to, ka kāds tomēr aizgāja noplēst tās pupiņas, tur izžāvēt viņas, tad atvest un pārdot man, un pateicīgs par to efektu, ko viņi dod, un to enerģiju. Un, jā, kafija arī var būt viena daļa no šīs rutīnas, kas dos tev enerģiju, bet, protams, labs miegs un viss tas bez izņēmumiem. Jā. Tad šis ir man tā rutīna, jā, un tad papildus ir tie boosteri. Man nenormāli palīdz patrenēties. Trenēties, pirmkārt, pacels savu sirdsritmu, otrkārt, pēc tam tev ir tās milzīgs gandrījums, un tu jūties vairāk kā džeks. Tu jūties tā kā izdarījis kaut ko. Un jebkāds arī tāpēc es arī no rīta mazliet pastrādāju, tāpēc, ka es esmu padarījis to, ko es šodien gribēju, vismaz daļu no tā, un es jau esmu sasniedzis kaut ko, un es jūtos kā pārliecināts. Un pārliecība ir viena lieta, kas nāk no šīs augstās frekvences. Ja. Viena lieta, kas nenormāli palīdzēs, ir tas, kad tu mēģinās izspiest sevi ārā no komfortzonas. Manā gadījumā, ko es darīju, tagad es aizbraucu uz kojām, es ar visiem sasveicinājos. Vienkārši prātā piespiedu sevi vienkārši sasveicināties. Es pat tur neskaitīju, neko nedarīju tādu, bet es vienkārši piespiedu sevi sasveicināties ar jebkuru cilvēku, tāpēc, ka tajā laikā vismaz manā skatu punktā bija tas, ka ja es nezinu kādu, viņš ir svešinieks, viņš man paceļ šo kortizolu līmeni, jeb stresa hormonu, un tas pazemina testosteronu. Man pietika tikai ar to, un papildus tam vēl ir tas, ka reāli es jūtos labāk, un tad pēc tam tu vari iegūt arī draugus, visu kaut kādus citus, kas kontaktu, un ja es tiešām arī kaut ko varētu nodot, man būtu programmēšanas CV normās, tad ar tām lietām, ko es vienkārši sācu bazarēt ar cilvēkiem,
Man ir kaut kādi 3 cilvēki, kuriem es varu tā kā uzrakstīt, ok, rekomend CV, varbūt tev ir kaut kāda iespēja pieņemt man darbā. Tā kā es domāju, ka tas ir pārāk zem novērtēta lieta. Tā kā katrs cilvēks tev kaut ko iedos, kaut kādas jaunas zināšanas, un ar jaunām zināšanām tu vari atrast jaunas lietas, ko sākt darīt, un ar to iegūt jaunas sasniegumus. Tā kā bez zināšanām tev nekustās nekur uz nevienu vietu. Tā kā tu saproti, tu kaut ko noskries, un tad kaut kas aiziet. Pēc šīs koju dzīvošanas, kad uzsākās vasara, es aizbraucu kaut kādos piedzīvojumos, pārgājienos, nometnēs, un es tā kā pārtraucu principā šo rutīnu vairs. Un es jūtos tā kā sūdīgāk. Man arī nesanāca vairs video filmēt un taisīt labākus video katru reizi, un tā enerģija vairs tur nebija, un YouTube saba arī negāja vairs uz augšu, un tagad, kad es uzsāku atkal šo visu darīt, viss atkal dzīve tā kā paspīdēja, palika gaišāk, un, jā, ja tu redzētu mans analytics, tad tie arī iet uz augšu. Tā kā, lai tev būtu šodienai izpildāmais solis, kas nav viegls, bet ja tu esi skolā vai kaut ko tam vajadzīgu, mēģini sev izspiest ārā no komforta zonas un vienkārši sāk paspiest roku citiem cilvēkiem. Tā kā es tev izaicinu šonedēļ paspied 50 cilvēkiem roku. Tā kā džekiem, meitenēm vienalga, vienkārši sasveicinies ar 50 cilvēkiem, tā kā tiešām ar fizisku kontaktu. Tas izspiedīs tev ārā no komforta zonas un paaugstinās šo frekvenci. Tādējot tajā brīdī tās būs. Ja. Un es tev arī iesaku izveidot šo rutīnu, lai tev katru dienu ir šī augstāka frekvence, pirms tu esi aizgājis sociālā dzīvē vai kaut ko citu darīt, tāpēc tas tev palīdzēs iegūt sasniegumus. Ar šādu būšanu kā magnēts citiem, tā kā, ja tev būs kāds cilvēks, kurš varētu tev iedot iespēju, kaut kādu darba iespēju vai kaut kādu biznesa ideju, ja tu esi šis magnēts, viņš arī būs pievilks tev, tāpēc, ka viņš grib tā kā saifenot, dabūt tavu šo frekvenci. Tā kā ļoti iesaku izdarīt to, tas noteikti nebūs viegli, tā kā, kas vispār ir šajā dzīvē viegli, bet jā, šie ieradumi un tādas lietas, tu uzsāksi, un tad jau tev liksies tāds ok. Un meditācija nav nekādiem priekš kādiem mūkiem vai kaut kas tam līdzīgs. Vienkārši pamēģini, tas fantastiski. Jā, protams, laiks un šeit, bet ja tu vēlies, lai es tev palīdzu izveidot šo augsto frekvenci vai uzsēsties uz īstajām sliedēm, jā, tas kaut kur te ir sliedes, uzsēsties īstajām sliedēm uz īsto ceļu, lai tu varētu sasniegt savu mērķi, noteikti aiziet pirmais links aprakstā, tur var pieteikties viens pēc viena coachingu. Un arī aiziet pievienojies Latviešu izaugsmes ciltī, kas ir 2., 3. links aprakstā. Tur ir WhatsApp grupa Discord serveris, ja tu vēl neesi to kaut kādā veidā izdarījis. Tāpēc, ka es Discord serverī taisu katru svētdienu 8 no rīta šo grupas videozvanu, kur mēs vienkārši apspriežam savus mērķus, plānus, dodam šo atbildības sajūtu, kur mēs varam tā kā atcerēties kaut vai, tikai atcerēties par to plānu, uz kurien tu ej. Tāpēc, un šie padomi, ko mēs iegūstam, vienkārši runājot kopā, tas ir, tu nevari to iegūt vienkārši skatoties video. Noteikti aiziet pačakot to, bet tas ir viss pēc šī video, tiekamies rīt. Abonē manu kanālu, nospied to sarkano podziņu, ja tu vēl neesi to izdarījis, nospied to īkšķi gaisā, aizsūt savam draugam, ja tev liekas, ka viņam varētu šis noderēt, un nāc ar mani, izšaujamies caur atmosfērai.